Sveiki! Šodien mūsu eksperimentā mēs stāstīsim par metāla aktivitāti ar dažādām skābēm. Protams, katrā eksperimentā pirmā lieta, ko ņemt vērā, ir drošība. Tāpēc šajā eksperimentā mēs darbosimies ar saules šķīdumiem, kuriem ir vairāki drošības faktori, kuri jāņem vērā. Svina nitrātam, tā ir viela toksiska, tā var radīt ilgtermiņa veselības problēmas, nervu sistēmas bojājums, un tā ir vides piesārņotājs. Kalcija hlorīds ir kairinošs ādai un acīm un var izraisīt elpceļa kairinājumus, ja tiek ieelpots, protams. Un vara nitrāts, tā ir toksiska viela, kura, ja nonāk elpceļos, var radīt lielas problēmas. Tā var izraisīt smagu acu un ādas kairinājumus. Tas ir spēcīgs oksidētājs, tāpēc to turēt tālāk no uguns, ja tas var rosināt tieši degšanu, un tas ir ļoti liels vides piesārņotājs. Kas gaidāms eksperimentā? Eksperimentā gaidāmas reakcijas starp metāliem un sāļiem. Šie eksperimenti norādīs, cik ļoti metāla aktivitāte ietekmē viņu reakcijas un kādas izmaiņas kopēji notiek. Visi sāļi, redzamie, reaģēs ar cinku. Galvenā piezīme – visi sāļi ir šķīstoši. Drošības pasākumi. Tātad ir obligāti vajadzīgs strādāt zem nosūcēja vai labi vēdināmā telpā, jo reakcijas laikā var izdalīties kodīgie skābes tvaiki. Ir obligāti vajadzīgs velkāt aizsargbrīles un cimdus, lai pasargātu ādu un acis no skābēm. Izmantot mazus skābes daudzumus, lai novērstu nekontrolētu reakcijas norisi. Pēc eksperimenta neutralizēt atlikušo skābi ar destilētu ūdeni un droši atbrīvoties no šķīduma, kas atrodas mēģenē. Šim eksperimentam visi vajadzīgie piedrumi ir mēģene un tās statīvs, lai drošākai lietošanai pincete, ar ko ievietot metālus. Protams, arī aizsarga ekipējums, kā cimdi, aizsargbrilles un halāts. Vielas, ko šajā eksperimentā lietot, ir metāli, cinks, varš, alumīnijs, magnijs un nātrijs. Sāļi, ko mēs lietosim, ir nātrija hlorīds, svina nitrāts, salskābe, vara nitrāts un kalcija hlorīds. Eksperimenta praktiskajā daļā mēs veicām kopā 7 eksperimentus, lai pārbaudītu metāla aktivitāti. 3 eksperimenti bija vadoties pēc protokola lapas ar cinka granulu, taču ar dažādiem saules šķīdumiem. 4 eksperimenti bija ar dažādiem metāliem, alumīniju, magniju, nātriju un varu, taču ar to pašu skābi, salskābi.
Lai apkopotu visu eksperimentā notikušo, šeit ir redzamas molekulārie mūsu vienādojumi par notikušajām reakcijām, un vienkārši skaidrojums katrai ir tā, kur mums visizcilāk notika, tas ir cinks ar varu nitrātu. Tas notika tikai tāpēc, ka varš ir neaktīvs metāls, un cinks ir vidēji aktīvs metāls, un savstarpēji cinks izgrūda varu. Taču reakcijā starp cinku un kalcija chlorīdu nekā nenotika, jo cinks ir vidēji aktīvs un kalcijs ir aktīvs metāls, tāpēc savstarpēji kalcijs ir stiprāks metāls, pareizāk aktīvāks metāls nekā cinks. Kā papildinājums, mēs vēl veicām ar 4 dažādiem metāliem reakcijas ar saulskābi. Un šeit šos metālus, kā redzams attēlā, var viegli paskaidrot to, ka viņi reaģēja atkarībā no viņu aktivitātes. Metāli, kuri bija aktīvie kā natrijs, izdalīja kādu reakciju redzamu. Metāli, kuri bija vidēji aktīvi kā magnīs, alumīnijs, tie izdalīja sava veida masas reakcijas, un varš, kurš bija neaktīvs, tas izdalīja nekādu reakciju mums. Paldies par uzmanību!